Pievērsiet īpašu uzmanību tam, ko tagad teiks Putins. Vēlreiz vēlos uzrunāt Ukrainas bruņoto spēku karavīrus. Ņemiet varu savās rokās. Izskatās, ka ar jums būs vieglāk vienoties, nekā ar to bandu no narkomāniem un neonacistiem, kas ir apmetušies Kijevā. Tas bija 2022. gadā. Tā bija oficiālā Kremļa leksika. Tas bija tas, ko katru dienu rādīja Krievijas televīzijā. Putinam Zelenskis nebija leģitīms prezidents. Viņš bija ienaidnieks, kas jāiznīcina, un viņam nebija nekādu problēmu to pateikt visai pasaulē. Tagad pievērsiet uzmanību šim otrajam klipam, 4 gadus vēlāk. Es vienkārši vēlreiz dzirdēju, ka Ukrainas puse, kungs Zelenskis, būtu gatavs personīgai tikšanās reizei. Vai saproti, kas šeit notika? Tas var šķist kā neliela detaļa, tikai vienkārša vārdu maiņa. Bet cilvēks, kurš gadiem ilgi kādu sauca par neonacistu narkomānu, pēkšņi sāk šo pašu cilvēku saukt par kungu Zelenski, kaut kas ļoti būtisks ir mainījies. Un tas nebija nejauši. Putins nepieļauj vārdu kļūdas. Katrs viņa izvēlētais vārds ir rūpīgi izsvērts. Ja jūs sapratīsiet, kas slēpjas aiz šiem 2 vārdiem, jūs sapratīsiet kaut ko, ko Putins izmisīgi cenšas noslēpt. Bet tas nav tikai par karu. Tas ir par kaut ko daudz cilvēciskāku nekā tas. Kaut ko, ko ik viens jau ir redzējis kādā citā vai pats ir izjutis uz savas ādas. Lai saprastu, kas ir mainījies, mums jāatgriežas pie 2026. gada 9. maija. Uzvaras diena. Svētākais datums Krievijas kalendārā. Katru gadu kopš 1965. gada Krievija izmanto šo dienu, lai parādītu pasaulei savu militāro spēku. Tanki, raķetes, iznīcinātāji, bumbvedēji. Tā ir diena, kad Kremlis saka pasaulei: mēs esam spēcīgi, no mums baidās, mēs esam neuzvarami. Bet šogad viss bija citādi. Pirmo reizi gandrīz 20 gadu laikā parāde notika bez jebkāda militārā aprīkojuma. Bez tankiem, bez raķetēm, bez bruņu mašīnām, kas brauc pāri sarkanajam laukumam. Tika sniegts neskaidrs pamatojums. Kremlis paziņoja, ka tas ir saistīts ar pašreizējo operatīvo situāciju. Citiem vārdiem sakot, tanki atrodas Ukrainā. Un tie, kas nav Ukrainā, baidās parādīties sarkanajā laukumā, jo pirms viņiem varētu parādīties ukraiņu drons. Padomā labi par to. Krievija, viena no 3 valstīm ar lielākajiem militāriem izdevumiem pasaulē, baidījās izrādīt savus tankus savā galvaspilsētā. Parāde ilga 45 minūtes. Krietni mazāk nekā parasti tas prasītu. Un zini, kurš bija klāt? Lukašenko, Baltkrievijas diktators, kurš nekad nav izlaidis parādi. Malaizijas karalis, Laosas prezidents. Tagad salīdzina ar pagājušā gada parādi. Lula bija tur. Xi Jinpings bija tur. Šogad Ķīna nosūtīja 2. līmeņa pārstāvi. Bet šajā parādē bija vēl kas atklājošāks. Kaut kas, kas nekad iepriekš Krievijas vēsturē nebija noticis. Pirmo reizi vēsturē Ziemeļkorejas karavīri maršēja Maskavas sarkanajā laukumā. Tie paši karavīri, kuri cīnījās Kurskas reģionā, Krievijas teritorijā, lai palīdzētu aizstāvēt Krievijas teritoriju pret Ukrainu. Runātājs viņus nosauca par varoņiem. Varoņi. No valsts, kurai gandrīz nav pārtikas, lai pabarotu savu tautu. Maršējot, lai svinētu Krievijas uzvaru 2. pasaules karā. Un ir vēl viena detaļa, ko gandrīz neviens nav pieminējis. Dažas dienas pirms parādus Ukrainas drons bija nolaidies tikai 6 kilometru attālumā no Kremļa. Krievija bija tik noraizējusies par iespējamu uzbrukumu, ka visa pasākuma laikā Maskavā tika atslēgts mobilais internets. Un tieši šādā gaisotnē Volodimirs Zelenskis, kuru Vladimirs Putins sauca par narkotikas lietojošu neonacistu, izdeva oficiālu dekrētu ar precīzām sarkanā laukuma koordinātām, pagaidu kārtā pasludinot šo teritoriju par teritoriju, kas uz laiku nav iekļauta Ukrainas uzbrukumu plānos. Kremļa pārstāvi šo dekrētu nosauca par muļķīgu joku. Taču fakts ir tāds, ka vissvētākais parādes gājiens Krievijas vēsturē bija atkarīgs no tā cilvēka labās gribas, kuru Vladimirs Putins bija zvērējis iznīcināt. Izdariet secinājumus paši. Tagad nāk vissvarīgākā daļa. Ko Putins teica pēc parādes?
Pēc tam, kad kameras tika izslēgtas un karavīri apgriezās savās kazarmās, Putins sniedza interviju. Un tieši tad viņš izmantoja to izteicienu Zelenska kungs. Es tikko atkal dzirdēju, ka Ukrainas puse Zelenska kungs ir gatavs rīkot personīgu tikšanos. Bet tas nebija viss. Viņš arī pateica kaut ko tādu, kas pārsteidz daudzus. Es domāju, ka šis jautājums tuvojas beigām. Un paskaties uzmanīgi. Viņš neteica vārdu karš. Viņš neteica operācija. Viņš teica jautājums. It kā tas būtu komerciāls darījums, kas drīz tiks noslēgts. Puķins jau 4 gadus izvairās no vārda karš, jo atzīt, ka tas ir karš, nozīmētu atzīt, ka viņš to jau sācis. Bet vārds jautājums atklāja kaut ko lielāku. Tas atklāja cilvēku, kurš cenšas mazināt paša radītā apmēru, minimizēt, sagatavot augsni beigām, kuras viņš pats neizvēlējās. Un ar to viss nebeidzās. Puķins sacīja, ka būtu gatavs personīgi tikties ar Zelenski neitrālā valstī, lai parakstītu miera līgumu. Bet tikai pēc tam, kad visas detaļas būs atrisināti. Viņš noslēdza sakot: tam jābūt pēdējam solim, nevis sarunu sākumam. Tas izklausās spēcīgi, izklausās pārliecināti, bet padomā, ko tas patiesībā nozīmē. Puķins saka, ka vēlas vienošanos. Viņš atver durvis, viņš pats izsaka vārdu miers. Tas pats Putins, kurš 2022. gadā teica, ka Ukraina vienkārši pārstās eksistēt kā valsts. Padomā labi par šo izmaiņu. 4 gadu laikā cilvēks no "es izdzēsīšu šo valsti no kartes" nonāca līdz "es vēlētos tikties ar kungu Zelenski". Tātad jautājums, kas paliek, ir: kāpēc tieši tagad? Kas notika, ko viņš vairs nevar ignorēt? Un atbilde, nav runās. Tā ir skaitļos. Pēdējo 28 dienu laikā Krievija ir zaudējusi vairāk nekā 116 kvadrātkilometrus teritorijas, ko tā bija ieņēmusi no Ukrainas. Lai saprastu mērogu, tas ir kā zaudēt veselu pilsētu mazāk nekā mēneša laikā. Ukraina virzās uz priekšu dienvidos. Lielā ofensīva Doņetskā, kuru Putins solīja kā izšķirošo triecienu, ir pilnībā apstājusies. Un aprīlis atnesa kaut ko tādu, kas Krievijā nebija noticis kopš 2024. gada. Pirmo reizi mēnešu laikā Krievija zaudēja vairāk teritorijas nekā ieguva. Patiesība ir tāda, ka karte mainās, tikai Putinam nepareizā virzienā. Lai jūs saprastu, ko tas nozīmē, vai zināt, kura bija asiņainākā un lēnākā kauja mūsdienu vēsturē? Somas kauja 1916. gadā. Kareivji mira par metriem zemes Pirmajā pasaules karā. Neatkarīgi pētnieki Vašingtonā ir aprēķinājuši, ka Krievijas virzība Ukrainā notiek lēnāk nekā sabiedroto spēku virzība pie Somas. 1916. gadā. Ar ierakumiem un lodēm. Tā nav tikai viedokļa lieta. Tie ir kaujas lauka skaitļi. Bet ir arī otra šīs stāsta puse, par kuru gandrīz neviens neaizdomājās. Līdz šī gada februārim Krievija jau bija uzkrājusi aptuveni 1 miljonu militāro zaudējumu, mirušo un ievainoto. 1 miljons. Nedaudz vairāk nekā 4 gados. Tagad salīdziniet to ar Padomju Savienību, kurai vajadzēja 4 gadus, lai uzvarētu Otrajā pasaules karā, un tā zaudēja 27 miljonus cilvēku, gan militāros, gan civilos. Vladimirs Puķins atkārto vēsturisku upuru mērogu, bet bez vēsturiskas uzvaras, ko parādīt un ko teikt par ekonomiku. Patiesība ir tāda, ka Krievija kļūst arvien nabadzīgāk, kamēr tā iegulda miljardus karā. Kāds anonīms Krievijas amatpersona laikrakstam Washington Post īsi raksturoja noskaņojumu valstī ar vienu teikumu, kas pasaka visu. Visiem šķiet, ka tas jau ilgst ilgāk nekā Otrais pasaules karš, un tomēr mēs neesam spējuši ieņemt pat vienu reģionu. Tātad atgriezīsimies pie iepriekšējā jautājuma. Kāpēc tieši tagad? Jo realitāte ir pienākusi. Un kad realitāte sasniedz cilvēku, kurš gadiem ilgi ir teicis, ka uzvar, viņam būtībā ir 2 izvēles. Atzīt, ka kļūdījās, vai mainīt stāstījumu. Puķins nevar vienkārši pateikt Krievijas tautai: mēs zaudējām. Tas būtu viņa gals.
tāpēc viņš dara kaut ko daudz izsmalcinātāku. Viņš maina ienaidnieku. Kara sākumā ienaidnieks bija Ukraina. Mērķis, protams, bija iznīcināt, iekarot, absorbēt, bet tagad ienaidnieks, kuru Putins visbiežāk piemin, ir rietumi. Revanšisms, vēstures izsmiešana, vēlme attaisnot pašreizējos nacistu sekotājus. Tas viss ir daļa no rietumu elitu vispārējās politikas, kas veicina arvien vairāk reģionālu konfliktu. Krievija darīs visu iespējamo, lai izvairītos no globāla konflikta. Bet vienlaikus mēs nepieļausim, ka kāds mums draud. Rietumi vēlētos aizmirst Otrā pasaules kara mācības. Bet mēs atceramies, ka cilvēces liktenis tika izšķirts grandiozajās Maskavas un Ļeņingradas, Rževas, Staļingradas, Kurskas un Harkovas kaujās. Tas vairs nav par Ukrainu. Tas ir par izdzīvošanu stājoties pretī rietumiem. Tas ir par Krieviju kā globālas sazvērestības upuri. Patiesība ir tāda, ka šīs pārmaiņas nav nejaušība. Tā ir stratēģija. Jo, ja karš vairs nav par Ukrainas iekarošanu, bet gan par Krievijas aizstāvēšanu no rietumiem, tad jebkurš iznākums var tikt pasniegts kā uzvara. Viņš var teikt, mēs izturējām, mēs izdzīvojām. Rietumi nespēja mūs sagraut. Vladimirs Putins veido šo izeju. Viņš bruģē ceļu uz miera vienošanos, ko varētu pasniegt Krievijas tautai, nevis kā sakāvi, bet kā veiksmīgu pretestību. Taču šai stratēģijai ir problēma. Un Krievijas tauta sāk to apzināties. Redziet, Putina reitings ir nokrities līdz zemākajam līmenim kopš iebrukuma sākuma. Un mēs nerunājam par rietumu aptaujām. Mēs nerunājam par pašas Krievijas valdības aptaujām. 2025. gada decembrī reitings bija gandrīz 78%. Šodien tas ir 65%. Valstī, kur cilvēki baidās teikt patiesību, 13 punktu kritums dažu mēnešu laikā ir milzīgs. Tā ir klusa katastrofa Putinam. Genādijs Zjuganovs, Krievijas komunistiskās partijas līderis, pašā parlamentā skaļi pateica to, ko daudzi klusībā domā. Ja valdība nepieņems steidzamus pasākumus, līdz rudenim mēs saskarsimies ar atkārtojumu tam, kas notika 1917. gadā. 1917. gads. Gads, kad krita cars. Gads, kad viss Krievijā mainījās. Tagad padomā kopā ar mani uz mirkli. Ja Putins tiešām vēlas mieru, ja viņš sauc Zelenski par kungu, Zelenski un atver durvis sarunām, ko tu sagaidītu, ka Krievijas parlaments tajā pašā nedēļā apstiprinātu? Tajā pašā dienā, kad pasaule apsprieda 3 dienu pamieru, ko palīdzēja panākt Trumps. Tajā pašā dienā, kad Putins runāja par mieru, Krievijas parlaments apstiprināja likumu, kas ziņās gandrīz palika nepamanīts. Likums pilnvaro Putinu izmantot militāros spēkus ārvalstīs, lai aizsargātu Krievijas pilsoņus, kuri tiek arestēti vai tiesāti ārvalstu tiesās. Padomā labi, ko tas nozīmē. Jebkura krieva arestēšana jebkurā pasaules valstī var tikt izmantota kā iegansts militārai iebrukumam. Tu jau esi dzirdējis šo argumentu iepriekš. Tas bija tieši tas pats iegansts, ko izmantoja, lai iebruktu Ukrainā 2022. gadā. Tā tukšā runāšana par to, ka viņi aizsargā krievus. Un tas nav nejauši, ka šis likums parādījās tieši tagad. Tas ir tieša atbilde starptautiskajam tribunālam, kuru 26 Eiropas valstis veido, lai tiesātu Putinu par kara noziegumiem. Tas pats tiesas veids, kas tiesāja nacistu līderus pēc Otrā pasaules kara. Puķins ar vienu roku runā par mieru, bet ar otru juridiski gatavojas nākotnes agresijām. Un ja jums vēl bija kādas šaubas par to, kura no abām rokām ir īstā, 3 dienas pēc pamiera Krievija vienā dienā palaida vairāk nekā 800 dronu pret Ukrainas pilsētām. Lielākais uzbrukums kopš kara sākuma. Bērni gāja bojā. Slimnīcas tika skartas. Tas jautājums, kas tuvojās beigām, vienā pēcpusdienā nogalināja vairāk cilvēku nekā vairākās kauju nedēļās. Un tieši šeit mēs nonākam pie tā, ko es pieminēju pašā sākumā.
pie tā cilvēciskā, kas slēpjas aiz visa šī. Redziet, Putina stāsts nav tikai par zaudētu karu. Tas ir par kaut ko tādu, ko ik viens kādā brīdī jau ir pieredzējis. Pie priekšnieka, radinieka vai politiskā līdera. Tā ir stāsts par varenu vīrieti, kurš nespēja atzīt, ka ir kļūdījies. Viņš visu lika uz vienas kārtas, pieņēma lēmumu, redzēja, ka tas izgāzās, un tā vietā, lai atkāptos, turpināja dubultot likmi. Vairāk karavīru, vairāk dronu, vairāk propagandas. Jo atzīt kļūdu nozīmētu zaudēt visu. Vara, tēls, varbūt pat paša brīvība. Un tādi vīrieši neapstājas. Viņi maina virzienu, nomaina ienaidnieku. Un sāk visu no jauna. Izmaiņas veidā, kā viņš izturās pret Zelenski, neradās diplomātijas dēļ. Patiesībā tā ir skaidrākā atzīšanās, ko Putins jebkad ir izteicis. Nekad neizmantojot pareizos vārdus. Tas ir cilvēks, kurš ir iedzīts stūrī un izmisīgi cenšas kontrolēt vēstījumu par beigām, pirms beigas pienāk pašas no sevis. Tagad es vēlos zināt tavu viedokli. Vai tu tici, ka šis karš beigsies vēl 2026. gadā? Pastāsti, ko tu domā, komentāros. Ja šis video tev šķita saprotams un palīdzēja paskatīties uz šo karu no cita skatpunkta, padalies ar kādu, kurš seko šim konfliktam. Un ja vēl neesi abonējis kanālu, tagad ir īstais brīdis, vai ne? Jo šis stāsts vēl nebūtu nav beidzies, un mēs turpināsim sekot līdzi katrai detaļai. Uz tikšanos nākamajā video!